Dabai ir viens likums, kas ir vienādā mērā attiecināms uz visām dzīvām radībām – nemainīga dzīves un nāves secība. Izdzīvošanas pamatā ir savlaicīga vairošanās. Arī ērces cenšas sasniegt šo mērķi jau no pašas dzimšanas. Ērcēm jāmaina apvalks vairākas reizes mūžā, sākot no primitīvākās attīstības stadijas un līdz pat dzimuma briedumam. Šim asins sūcošajam radījumam ir ļoti svarīga katra asins maltīte, lai spētu veiksmīgi pārveidoties. Viss ir atkarīgs no savlaicīgas upura atrašanas, lai ērce varētu veiksmīgi pāriet nākamajā attīstības stadijā. Parasti ērce atrodas uz zāles stiebriem un krūmos, gaidot, kamēr garām pārvietosies piemērots zīdītājs. Ērcei nav acu, bet priekšējās ķepiņās viņai ir izvietoti ļoti jūtīgi maņu orgāni, kas ļauj sajust piemērota asins upura tuvošanos. Upura smarža un elpa caur mikroskopiskajām porām nokļūst maņu orgānu iekšienē. Tagad svarīgākais uzdevums ir izvēlēties piemērotāko momentu, lai pieķertos garām ejošajam upurim ar priekšējo ekstremitāšu taustekļiem. Izdarīts. Tagad parazīts var brīvi pārvietoties augšup, izmantojot dubultos nagus uz savām 8 ekstremitātēm. Tas, ko ērce meklē, ir smalka ādas laukumiņš, kas būtu piemērots snuķīša jeb barošanās orgāna ievadīšanai. Brīdī, kad piemērota vieta tiek atrasta, snuķītis tiek ievadīts upura ādā. Bet kāpēc upuris nejūt notiekošo? Atbildi var rast snuķīša otrajā galā – ērces iekšienē. Šis ir fantastiskais ērces siekalu dziedzera mikrokosmos. Siekalu sastāvā ir daudz dažādas vielas, kas tiek ievadītas upura asinīs. Tas sevi ietver arī toksīnu, kas padara brūci nejūtīgu. Arī draudi cilvēka veselībai nāk no šīm siekalām bīstamu TBE vīrusu formā. Ērce inficējas ar šo vīrusu agrākās asins maltītes laikā, un tagad patogēni tiek nodoti nākamajam ērces upurim. Drīz pēc snuķīša ievadīšanas vīruss nonāk upura asinsrites sistēmā un izplatās pa visu ķermeni. Ik viens, kas nav vakcinējies pret šo vīrusu, var saslimt ar meningītu nopietnā formā vai smadzeņu iekaisumu. Ērces sūkšana stimulēti. Vīrusi ērces organismā vairojas aizvien ātrāk un ātrāk, šādā veidā palielinot saslimšanas iespējamību. Tieši tāpēc asins sūcēji ir jānovāc pēc iespējas ātrāk. Ērce ir jāizceļ, izmantojot smalku pinceti, velkot nevis aiz vēderdobuma, bet gan aiz galviņas, paceļot uz augšu.